Esiet sveicināti! Turpmākajā pusstundā piedāvājam jums Kurzemes televīzijas sagatavotās ziņas, un ar tām studijā būšu es, Gita Mārtiņsone. Ventspils policija saņēmusi iesniegumus saistībā ar goda un cieņas aizskaršanu interneta vidē. Iespējams, šādi iesniegumi nebūtu, ja aizvainotā persona nebūtu pedagogs, kurš skolā savus pienākumus pilda jau daudzus gadus, kā arī aktīvi darbojas ārpus skolas aktivitātēs, lai veicinātu pusauģu izglītības līmeņa celšanos. Naktī no piekdienas uz sestdienu ziņu portālā ventasbalss.lv tika uzsākta tēma, kur šo pedagogu, norādot vārdu un uzvārdu, nosauc par pedofilu. Turklāt tādā mazā pilsētā kā Ventspils šo cilvēku pazīst ļoti daudz. Turpinot šo tēmu portālā, tika aizvainots vēl viens pedagogs, kas it kā piedāvājis intīmu raksturu pakalpojumus. Kamēr nav noskaidrota anonīmā komentāra autora personība, šo pedagogu vārdus neatklāsim, tomēr nākotnē šie cilvēki ir gatavi sniegt atklātas intervijas. Mūsdienās visi runā par brīvību, bet diemžēl ne visi saprot, ka brīvībai ir savas robežas. Šo robežu pārkāpšana pārvērš vārdu brīvību par pazemojumiem un aizskar citus cilvēkus. Šīs tēmas autors, apvainojot mani, ir pārkāpis visas iespējamās juridiskās, morālās un ētiskās normas. Abi pedagogi uzrakstījuši iesniegumu policijā, pieprasot noteikt tā cilvēku personību, kas uzsāka portālā šo tēmu, aizvainojot skolotājus un vienu no tiem nosaucot par pedofilu. Aizdītajā gadā lielu rezonanci izraisīja gadījums ar kādu skolotāju no Jelgavas, kur apvainoja bērnu pavadināšanā un notiesāja pamatojoties uz cietušo iesniegumiem. Sabiedrībā šāda veida paziņojums par izvērtīgām darbībām pret bērniem uztver sāsināti, tāpēc Ventspils pedagogs ir apņēmies iet līdz galam, noteikt un sodīt vainīgo personu likumīgā ceļā. Mans vārds un uzvārds ir pazīstams pilsētā, daudz mācījās un mācās pie manis. Mana profesija nes labumu sabiedrībai, un man, kā publiskam cilvēkam, ir tiesības aizstāvēt savu godu pret aizvainojumiem un pazemojumiem. Šī tēma var vienkārši iedragāt manu profesionālo karjeru. Turklāt, manā vietā var atrasties jebkurš cits cilvēks. Ne tikai skolotājs, bet arī policists, ārsts, ugunsdzēsējs vai jebkurš cits. Aizstāvot sevi, es aizstāvu arī šos cilvēkus, kā arī savus tuvniekus, kuriem nav vienalga, kā mani dēvē šajā uzsāktajā tēmā portālā. Ir jānoskaidro mums šī persona, un tad mēs viņai prasīsim, kāpēc viņš ir ievietojis, pirmkārt jau šādu informāciju, un vai viņam ir kaut kādi konkrēti fakti apliecinoši par šiem komentāru saturu. Uz Ventspils policijas iecirkņu izmeklētāju galda šobrīd stāv kopumā 3 iesniegumi. 2 no tiem pieprasīts atrast aizvainotāju, bet 3. vērsts pret portālu ventasbalss.lv. Pedagogi interesē, kādēļ interneta resursi tik slikti veic komentāru kontroli. Tēma tika uzsākta naktī un tikai 10 no rīta to izdzēsa. Nelielai pilsētai ar to pietiek un izlasīt uzspējuši jau daudz. Ventasbalss.lv pārstāvis nesaskata vainu savu portālu darbībā. Kā nav portālām atbildība? Saprotiet, ka tā platforma, uz kuras tiek runātas, veiktas sarunas, komunikācija jau nenes atbildību. Atbildību nes tas, kurš runā. Un šādās situācijās parasti ir tā, ka cilvēks, kurš ir aizskarts, vēršas policijā, un policija pie mums vēršas, lai noskaidrotu IP adreses. Mēs viņas policijā izsniedzam, un policija tālāk veic darbības. Internets ir masu informācijas līdzeklis, tāpat kā laikraksts. Pats slēpjoties aiz monitora, cilvēkam ir tiesības rakstīt aizvainojumus citu vārdā. Ja plašsaziņas līdzeklis nodrošina vietu, kur cilvēki var komunicēt, tad attiecīgi ir jāatbild arī par to, kas šeit tiek publicēts. Portāla administratoram, manuprāt, jākontrolē tēmas un komentāri. Tā nebūs vārdu brīvības ierobežošana, bet gan aizsardzība. Latvijā pagaidām nav bijuši gadījumi, kad par aizvainojumiem internetā atbildētu ziņu portāls. Toties pavisam nesen Igaunijā portāls Delfi Nacionālajā Eiropas cilvēktiesību tiesā tika atzīts par vainīgu, jo portālā tika atstāti godu un cieņas aizskaroši komentāri. Tiesa uzskatīja, ka Delfi jāatbild par komentāru saturu, neskatoties uz to, ka norādīts, ka mājaslapa nodrošina tikai tehnisko komentāru publicēšanas iespēju, nenesot atbildību par to saturu. Šajā gadījumā noteicošais jau ir faktiski cietušā viedoklis. Tad jānoskaidro šī vainīgā persona, kur ir attiecīgo ierakstu veikusi, un tālāk arī tomēr līdzatbildība šeit tomēr varētu būt arī portālā. Šis interneta vide ir ārkārtīgi ietekmīga, un to rāda citu valstu pieredzi, kad ārkārtīgi īsā laikā var organizēt gan demonstrācijas internetu, gan visu pārējo faktiski. Un līdz ar to interneta vide ir jākontrolē. Ja šis cilvēks konkrētais prasa atvainošanos, tad mēs varam atvainoties par to, ka šobrīd ir tāds laikmets.
Mēs nesaskatām savu kā Sijā Ventas balss atbildību vai ka mēs būtu rīkojušies kaut kā ne tā. Mēs varam teikt, piedodiet, šobrīd ir tāds laikmets, kad pilnīgi jebkurš internetā var izteikt jebko, un tad viss ir atkarīgs tikai no tā, cik operatīvi portāla redaktori vai administratori spēj izdzēst šīs te sarunātās lietas. Un arī arvien ir tā, ka cilvēks ir tikai cilvēks, un viņš var arī kaut ko neredzēt. Portālā ventasbalss.lv jau agrāk bijuši gadījumi, kad policija vērsusies ar lūgumu noteikt IP adresi. Tāpēc tagad portāls ir pārprogrammēts tā, ka uzzināt nepieciešamos datus ir viegli, pat ja tēma ir dzēsta. Lietošanas noteikumi pieejami visos Latvijā zināmajos portālos, un tos būtu jāievēro visiem lietotājiem. Kurš gan no mums, ieejot kādā portālā, vispirms meklē, kur ir šī portāla lietošanas noteikumi. Es gribu teikt, ka tas tieši tāpat, kā mēs runājam, ka tā ir redaktora iekšējā atbildība, ko viņš dzēš un ko viņš nedzēš. Tā ir katra mūsu personīga iekšējā atbildība, ko mēs rakstām un ko mēs nerakstām. Un, teiksim, ja tajā brīdī, kad mēs kontaktējamies klātienē, tad mums ir pašiem vēl iekšējā tas filtrs tāds nedaudz stingrāks, jo mūsos skatās otra cilvēka acis, otrs cilvēks ir tepat uz vietas. Bet portālā tur šis filtrs ir daudz lielākiem caurumiem, un līdz ar to tā ir laikmeta problēma. Krimināllietu pret portālu policija neierosināja, jo nav nozieguma sastāvs. Tomēr uzsākts krimināla process saskaņā ar abiem iesniegumiem, kuros lūgts identificēt cilvēku, kurš atstājis komentārus. IP adrese jau ir noteikta. Pedagogi ir apņēmušies saukt pie atbildības arī ziņu portālu. Par godu un cieņas aizskaršanu atbildētājiem draudz sods vai arī piespiedu darbs. Nav izslēgta arī brīvības atņemšana. Gita Mārtiņsone, Irina Kurgānoviņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Vakar Ventspilī viesojās viesi no muzikālā projekta Brīnumskapis. Ziemassvētku koncertu programmu šī radošā apvienība demonstrēja uz Teātra nama Jūras vārti skatuves. Tomēr pirms doties uz šīs skatuves, aktieri un mūziķi devās uz Ventspils slimnīcas bērnu nodaļu, lai kaut nedaudz iepriecinātu tos, kas uz šo koncertu nevarēja tikt. Šajā Brīnumskapi projektā piedalījās arī ārsti klauni. Vakar pusdienlaikā Ventspils slimnīcas bērnu nodaļā neviens nedomāja ievērot klusumu. Tieši otrādi, mazie pacienti, viņu vecāki un viesi skaļi dziedāja jautras dziesmiņas, uzlabojot garastāvokli gan sev, gan personālam. Bērnu nodaļā šo jautrību radīja projekts Brīnumskapis. Mēs ārkārtīgi daudzi bērniem spēlējam, daudz tūkstoši bērnu uzzina un nāk uz koncertiem, bet tie, kas nevar šajā reizē atnākt uz koncertiem, mēs gribējām pie viņiem aizbraukt. Un tāpēc mēs izvēlēmies ar dakteriem klauniem kopā doties uz visām Latvijas slimnīcām. Pats galvenais no visiem šeit bija kaķis. Viņš visu laiku uzdeva sarežģītus jautājumus, tomēr uz tiem visi zināja atbildēt, pierādot kaķim, ka viņi labi pārzina matemātiku un citas zinātnes. Mēs pajautājām kaķim, vai patiešām viņš ir tik gudrs, kā apgalvo. Mīncis pat nedaudz apvainojās. Es nezinu, vai es esmu gudrs, bet mācītis esmu pavisam noteikti pie kam. Es esmu skolas direktors. Tad spriežiet paši, ja jūs slimnīcas direktoram uzprasīsiet, vai viņš ir gudrs. Viņš varētu apvainoties. Es tagad uzvilku lūpu uzmetu. Mākslinieki arī paši ir pieredzējuši gadījumus, kad veselība palīdz uzlabot ne tikai zāles, bet arī labs noskaņojums. Tieši tāpēc kopā ar Brīnumskapi Ziemassvētku koncertos piedalās arī ārsti klauni. Ārsts klauns ir jaunievedums Latvijas medicīnā, un šī tradīcija izplatās ātri. Noteikti, ka katrā bērnu slimnīcā tagad ir kāds ārsts klauns, jeb cilvēks, kas izgājis īpašas apmācības un tagad palīdz mazajiem pacientiem uzlabot garastāvokli šādā nepatīkamā situācijā. Man patīk, ir ļoti jauki te būt, ir ļoti jauki nākt un satikt meitenes, kas šeit strādā un satikt dakterus. Un arvien ērtāk jau jūtos šajā vietā un labāk. Gandrīz pusgadu klauns Žozefīna strādā Ventspils bērnu slimnīcā. Mazie pacienti gaida, kad ieradīsies jautrais klauns, jo viņa sniedz daudz pozitīvu emociju. Žozefīna ierodas slimnīcā pāris reizes nedēļā. Viņa novērojas, ka tas, kā bērni uztver šo personāžu, ir daudzējādā ziņā atkarīgs arī no vecāku attieksmes. Jā, vecāks ir atturīgs un skeptisks, arī bērni tādi ir, bet pārsvarā bērniem nav nekādu iebildumu pret to, kā ar viņu kāds
spēlējās vai izstāst kādu pasaku vai kādu joku, bērniem nav uz to. Un tad, ja gadījumā bērniņš ir noraizējies par to vai satraucies, es cenšos sadraudzēties ar vecākiem, un tad viss parasti ir ļoti labi. Mēs neesam burvji, mēs viņus nevaram izārstēt, bet to mirklīt mēs padaram gaišāku un viens otru tā iepriecinam. Šoreiz palīgā Žozefīnai ieradās arī klauns Tato, kurš apgalvoja, ka spēj rast kopīgu valodu ar jebkura vecuma bērniem. Galvenais būt atvērtam, bet šādas atziņas nāk tikai ar pieredzi. Cilvēkam ir tāda īpatnība kaut kāda, kad viņam gribas iet, komunicēt, gribas iet pie citiem cilvēkiem, gribas runāt. Ir cilvēki, kas ar svešiem grūti, bet man vienmēr ir paticis uzzināt, ko dara citi cilvēki. Un, protams, es ar bērniem esmu ilgu laiku jau strādājusi, un tas droši vien man ir palīdzējis. Sevi jāizkopja tā atvērtība, uzticēšanās un vēlēšanās sadarboties un darboties un kaut ko meklēt visu laiku. Igor, ja pravā? Da. Spasība. Šobrīd notiek jauna atlase, meklējot cilvēkus, kas vēlas kļūt par ārstu klaunu. Anketas iespējams iesniegt līdz 25. decembrim. Vairāk informācijas mājaslapā www.drklauns.lv. Es ceru, ka no Ventspils pieteiksies, un kad būsim mēs šeit vairāk, un kad varēs katru dienu kāds būt un būt pie bērniem, kad viņiem ir sāpīgi un grūti. Gita Mārtiņsona, Tatjana Saksaganskina, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Novembra sākumā Ventspils augstskolā tika atklāta kolektīvā radiostacija, kas ļauj sazināties ar orbītā esošiem satelītiem un jebkuru valsti plašajā pasaulē izmantojot radiosakarus. Pat laban Ventspils augstskola ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kam ir sava radiostacija. Turklāt to izmantos gan studentu apmācībām, gan arī vaļaspriekam. Jau kopš novembra sākuma Ventspils augstskolā radiosporta entuziasta Ervīna Kristiņa vadībā darbojas kolektīvā amatieru radiostacija, kas paredzēta gan studiju mērķiem, gan arī vaļaspriekam, radiosportam. Pat laban Ventspils augstskola ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurai ir sava radiostacija. Novembra sākumā valsts akciju sabiedrība Elektroniskie sakari radiostacijai izsniedza lietošanas atļauju un piešķīra unikālu izsaukuma signālu kodu. Atļauja paredz, ka radiostacija drīkst ne tikai uztvert, bet arī pārraidīt radiosignālus. Latvijai pieder saucamais pazīšanās signāls sākums, prefiks YL. Ja? Un arī uz lidmašīnas sāniem uz borta ir prefiks. Ja? Sākās, ja parāda kāda gaisā lidojoša aparāta, kam ir pazīšanās signāls, un tur ir YL, es uzreiz pasaku, tas ir Latvijas lidaparāts. Ja? Šāds prefiks, lai radiosakaros apzīmētu Latviju, tika piešķirts jau pagājušā gadsimta 30. gados. Ervīns Kristiņš stāsta, ka ir iespējams uztvert un sazināties ar orbītā esošajiem satelītiem, pat laban arī ar igauņu satelītu S-Cube. Bet nākotnē plānots nodibināt kontakts ar pašmāju satelītu Venta 1. Izmantojot radiosakars, var sazināties ar jebkuras valsts pārstāvu. Turklāt radiosakars iespējams nodibināt arī brīdī, kad nav interneta. Tas, kas mums pagaidām pastāv internets un viss saistīts caur internetu, ja, tas var vienā momentā sabrukt. Un ja cilvēki tālāk nepadomā un nav gatavi, ja, paliek pilnībā bez sakariem, bet iespējas ir ar radiosakariem. Es saku, ja ir pretī otrs cilvēks, kam ir aparatūra, sazināties. Ir jau arī mums Latvijas amatieri piedalās vispasaules avārijas dienestā. Ja? Mēs esam tā nodibinājuši, ka mēs praktiski pa Latviju no jebkura rajona esam gatavi jebkurā brīdī iziet uz noteiktām frekvencēm un nodibināt sakars, ja nav citas reāls iespējas. Ja? Saziņā tiek izmantot arī morzes kodi un saīsinājumi, kas nozīmē, ka nav nepieciešams zināt attiecīgo svešvalodu, lai sazinātos ar staciju, kas, piemēram, atrodas Japānā. Saīsinājums 73 radiosaziņā nozīmē labākie novēlējumi atvadoties un visu labu. Savukārt 99 ir ļoti rupšs saīsinājums. Bez tam Ventspils augstskolas radiostacija tiek izmantot arī kā mācību laboratorija elektronikas studiju programmas studentu apmācībām. Testa režīmā ir bez īpašām problēmām izdevies uztvert Igaunijas CubeSat, Tartu universitātes izveidoto un orbītā nogādāto nanosatelītu. Iegūstot šo izsaukumu signālu, mēs esam tagad tiesīgi arī raidīt, un ļoti iespējams mēs arī ceram šādu seansu
norganizēt šiem te balss sakariem ar Starptautisko kosmisko staciju. Šobrīd mums lido pāri Japānas studenti Kupsats, tas saucās Stars, un mēs varētu mēģināt uz viņu pavērst anteni. Varbūt mēs sadzirdēsim viņu bākas signālu. Mums antena tiek automātiski grozīta ar datorvadību, un kā arī tiek kontrolēts raidustverējs, tiek kompensēta Doppler nobīde, kas veidojas dēļ tā, kas atlīdz pārvietojas ļoti lielā ātrumā. Jāpiebilst, ka šī radiostacija paredz priekšrocības ne tikai sazināties ar orbītā esošiem satelītiem un elektronikas studiju programmas studentiem nodrošināt iespēju praktizēties radiostacijā kā mācību laboratorijā, bet tas ļauj radiosporta interesantiem un entuziastiem piedalīties dažādās nacionāla un starptautiska mēroga sacensībās, kuru būtība ir noteiktā laika posmā nodibināt pēc iespējas vairāk radiosakaru. YL1 Sventa Abava, Kursdams televīzija, Zana Brikmane, Inš Žodziņš. Lai notvērtu savu Ziemassvētku sajūtu, sestdien 14. decembrī dodieties uz Ventspils amatu māju. No 11. rītā līdz 2. pēcpusdienā tur darbosies Ziemassvētku radošās darbnīcas. Piemēram, pie podnieka būs iespējams apgūt virpošanu, būs piparkūku darbnīca, būs sveču darbnīca, bet senajā klasē kopā ar Zāļu sievu visi aicināti iepazīt, kā agrāk tapa eglīšu rotājumi un kādās rotaļās gāja Ziemassvētkos. Būs arī šuvējas un audējas, kur varēs taisīt rūķu cepures vai sagatavot kādu jaunu Ziemassvētku dāvanu. Skolēniem un pensionāriem ieeja tikai 30 centīmi, bet pieaugušajiem 60 centīmu. Bet turpat netālu esošajā tirgus laukumā pie Lielās egles sestdien no 10. rītā līdz 1. pēcpusdienā visi aicināti piedalīties reģionālā nevalstiska organizācija atbalsta centra labdarības akcijā Ziemassvētki visiem. Pasākumu laikā būs iespēja iegādāties rokdarbus, klausīties un skatīties dažādas priekšnesumus, darboties un apskatīt un pabarot zirgus, pat nofotografēties pie Lielās egles kopā ar zirgiem. Šajā dienā tiks vākti ziedojumi, kas tiks izlietota Ventspils reģionālā atbalsta centra sociāliem plāniem, piemēram, atbalsta centram Cimdiņš vai krīzes centram ģimenēm ar bērniem Paspārne, kā arī alternatīvās aprūpes centram Žēlsirdības māja. Aizvadītajā piekdienā apritēja ceturdaļu gadsimts, kopš Ventspils atslēga pieder Aivaram Lembergam. Atzīmējot 25. darba jubileju, Teātra nama Jūras vārti lielajā zālē tika atklāta karikatūra izstāde ar nosaukumu Ar mani, par mani, pret mani. Par to vairāk turpmākajā sižetā. Piektdien 6. decembrī apritēja 25 gadi, kopš Ventspils pilsētas vadības groži ir Aivara Lemberga rokās. Ventspils pilsētas ilgadējais mērs uz Latvijas politiskās skatuves ir viens no aprunātākajiem politiķiem. Viņš ir gan pelts, gan slavēts, gan arī kariķēts. Atzīmēja 25. darba jubileju pilsētas mēra krēslā. Teātra nama Jūras vārti lielajā izstāžu zālē tika atklāta karikatūra izstāde ar nosaukumu Ar mani, par mani, pret mani, kurā attēlots Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Izstādē apskatāms ap 60 dažādos laika posmos tapušas karikatūras, kurās pārspīlētā un humoristiskā veidā atspoguļot vai interpretēti tobrīd aktuāli notikumi politikā. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs apgalvo, ka kopumā esot ap 100 karikatūru, un lielākā daļa savulaik ir bijušas publicētas laikrakstā Diena, kad laikraksts bija Sarmīts Eilerts pārziņā. Bija laiks, kad laikraksts Diena tur reiz nedēļā karikatūru ielika. Un tad es tā paskatījos un padomāju, un man likās, tie tomēr ir mākslas darbi, profesionāls cilvēks, tā tīri tāds, ar tādu domu, ar piekrist, nepiekrist interpretāciju, tas cits stāsts. Un es palūdzu, ka es gribētu nopirkt no Dienas. Viņi man nosauca 2,5 latu, kas man likās pa dārgu, ja? Bet tad man radās tā doma, ka vajag kolekcionēt tās karikatūras. Tā ir zinām laikmeta liecība. Laikmeta manas dzīves, manas politiskās darbības liecība. Daudzu personāžu te ir, ja mēs tā paskatāmies, reku mani kolēģi, ja? Reku Kristovskis, ja? Reku Eilerti kopā dejoja. Redzat, viss tas ir, jā. Tā visam ir kaut kāds reāls stāsts. Cita lieta, cik viņš
kā ko saprot un kas ko uztver, bet tā jau ir uztveres jautājums, domāšanas jautājums. Katram ir tiesības uz savu viedokli, lai viņš tāds būtu. Jautājot, kā pilsētas mērs vērtē aizvadīto ceturdaļgadsimtu mēra amatā, Aivars Lembergs uzsver, ka savulaik, kad viņam piedāvāja pārcelties no Rīgas uz Ventspili, draugi šo ideju asi kritizējuši. Mēs sākām no ļoti bezcerīgas situācijas. Mani draugi teica, ka es esmu jocīgs. Pametot Rīgā 400 dzīvokli, atdodot valstī atpakaļ. Bet man likās, ka tas ir liels izaicinājums un ka Ventspils ir ārkārtīgi apbižota un apdalīta, netaisnīgi un ka ir potenciāls, ko mēs varam izmantot. Toreiz 80. gadu beigās Ventspils bija pelēka padomju varas nogurdināta pilsēta, bet pat labam tā var lepoties ar daudziem apbalvojumiem un atzinīgiem vērtējumiem. Nulle iegūt arī turismu jomā prestižā balva Lielais Jēkabs. Bet kāds izskatās kurs, kurā Ventspils pilsētas doma plāno stūrēt nākotnē? Mums jābūt labākiem Eiropā, pasaulē. Vismaz vajag censties. Un labākiem no tāda kā dzīves telpa, dzīves vide. Tai apjomā par kādu atbildi vai varētu ietekmēt pašvaldību. Mums vēl ir tālu no tā, kā es gribētu manai dzīvei. Es domāju, ka tas būs par īsu, jo pasaule dinamiski attīstās un pasaulē ir daudz perfektu piemēru. Bet mēs varam būt vieni no tiem. Priekš manis Ventspils ir neteikšu vienīgā vērtība, bet ļoti būtiska vērtība. Un, tas nav mans darbs, tas ir mans izaicinājums, mans sapnis, arī mans lolojums kaut kādā ziņā kopā ar visiem ventspilniekiem. Ne katram ir pa spēkam pasmieties pašam par sevi, bet Aivars Lembergs karikatūru uztver ar veselīgu humoru. Iespējams, arī tamdēļ daudzi karikatūristi savos darbos nav baidījušies attēlot Ventspils pilsētas mēru. Kamēr suņi rej, karavāni iet tālāk. Un kas zina, varbūt arī šīs karikatūras kļūs par veiksmīgu Ventspils mārketinga kampaņu. Vai tas varētu izdoties? Par to varēsiet pārliecināties apmeklējot izstādi, kas Teātra namā Jūras vārti būs apskatāma līdz 17. decembrim. Jāpiebilst, ka ieeja šajā izstādē ir bezmaksas. Zāne Brikmane, Inns Žodziņš, Kurzemes televīzija. Ventspils pilsētas vārds Latvijā, Eiropā un pasaulē bieži vien izskan pateicoties sportistu sasniegumiem, un šos augstos rezultātus sasniedz ne tikai jaunieši, bet arī Ventspils veterānu sporta kluba dalībnieki. Novembra beigās Rīgā Latvijas sporta spēļu 50 gadu jubilejā tika apbalvoti 2013. gada pasaules senioru sporta spēļu un Eiropas veterānu čempionātu medaļas izcīnījušie Latvijas sportisti. Viņu vidū arī vairāki Ventspils seniori – Austra Reinberga, Ilga Buntika, Dace Brakanska, Ligita Ziemane, Valdis Cela, Dainis Kūla, Didzis Matvejs, Ēriks Eglītis un Mārīte Strūģa. Sasniegumi runā paši par sevi. No pasaules meistaru senioru spēlēm vieglatlētikā, kā arī Eiropas čempionātu vieglatlētikā veterāniem mājās atvests prausu skaits godalgotu medaļu. Ventspilī šobrīd ar sportu nodarbojas ap 40 senioru sportistu. Aktivitāte ir dažāda, tomēr, kā saka Dace Brakanska, kodols saglabājas. Sportisti nemirkli neapstājas, aizvadīti vasaras sacensību posmi un tagad uzsāktas ziemas sacensības. Viens no posmiem notiks arī Ventspilī. Es domāju, ka ir labāk nevis tērēt naudu pie doktoriem, bet kustēties. Varbūt tā ir un prieks taču arī ir. Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās par senioru vai veterānu kategorijas sportistu tiek dēvēts cilvēks no 35 gadiem, Latvijā jau no 30 gadu vecuma. Būt par veterānu sportistu nozīmē rast sevī pašmotivāciju un laiku apmeklēt nodarbības. Piemēram, Dace Brakanska savu dienu sāk jau 5:30 no rīta. Vispirms jāpadara savi darbi un tad jau var sākt sportot. Viņi atklāja, ka daži no Ventspils veterāniem jau 5:30 no rīta skrien mežā rīta krosu. Citi ierodas vēl vakarā pēc darba. Protams, kā papildu motivācija darbojas arī labie treniņu apstākļi. Mums ir laba sadarbība. Mums tiek atvēlētas stundas, ka mēs varam zālē, šeit vieglatlētikas manēžā darboties. Stadions jau pats par sevi un
Pārējais jau ir kas? Jūra un kāpas. Tur katrs var veltīt laiku, cik viņš pa katrs grib. Pirmkārt, labi veselība. Cicī, piemēram, jauni jau bija spēcīgāks par mani, bet viņš nav darbojies un tagad ir rezultāti nokritis. Un otrs plus, ka Ventspilī ļoti labi treniņu apstākļi un visi tādā veidā. Nedaudz sakārtot treniņu vidu un programmu palīdz treneris Vadims Drapeza. Viņš, būdams pieredzējis sportists ar treneru izglītību pēc traumas vieglatlētikā, pievienojās veterānu sportistiem. Vēlāk kļuva arī par treneri. Man ir, es uzskatu, ka sakarēs pieredze. Es nolēmu, ka jāpalīdz komandai pakoriģēt treniņu procesu, iedot vērtīgu padomu. Vai ir viegli strādāt ar saviem sportistiem? Savā ziņā vecs cilvēks, viņš ir bišķiņ līdzīgs bērnam. Viņam varbūt ir savas problēmas un protams, viņš grib sportot un viņam arī gribas, lai viņu arī ievērotu un viņš ar saviem sasniegumiem grib pierādīt sabiedrībai, ka viņš vēl ir vajadzīgs, ka viņš var arī nest Latvijas vārdu pasaulē. Darbs ar sevi nes arī augļus. Dācis Brakānska par spilgtākajiem aizvadītā gada panākumiem savā karjerā uzskata sasniegumus trīssoļu lēkšanā San Sebastianā, kā arī Turīnas meistaru spēles. Savukārt Valdim Cēlam šis bijis patiesas sasnieguma gads. Ar sportu viņš saglabā saikni jau kopš bērnu kājas. Viņa šā brīža sasnieguma pierāda, ka senioru vecums nebūtu nenozīmē, ka cilvēks nespēja neko sasniegt. Šogad jau man sasniegumi ir daudzi, var teikt. Iegājuši te jaunais 65 gadu grupatēs. Latvijas 12 disciplīnās nolaboja rekords, ziemas un vasaras skaitot disciplīnas kopā. Tad Eiropā ziemā atkārtoja kārtlekšana čempionāta rekordu. Tie sporta spēles, kas bija Turīnā, tur 3 pirmās vietas dabūja. Tagad bija tikko Brazīlijā 2 pirmās vietas pasaules čempionātā. Gan sportisti, gan viņu treneris ir pārliecināti, ka sasniegumus veicina arī pilsētas atbalsts. Sporta bāzes, kā arī finansiālais atbalsts nozīmē ļoti daudz, tāpēc ventspilnieki nedomā apstāties pie sasniegtā. Turklāt aicina savam pulkam pievienoties arī jaunus aktīvistus. Gita Mārtiņsona, Marks Runenīs, Kurzums televīzija. Viens no lielākajiem apkures katlu tirgotājiem Latvijā Sejafan piedāvā izdevīgus risinājumus apkurei. Čehijā ražotos automatizētos universālos čuguna katlus, kuros var izmantot gan malku, gan granulas. Varat izvēlēties arī Serbijā ražotās centrāla apkures plītis un kamīnus. Veikala adrese Rīgā Ventspils ielā 15. Bet Ventspilī šīs apkures ierīces var iegādāties ar Sijā Unigrants palīdzību. Un iegādāto kamīnu, plīti vai malkus un granulu katlu jums piegādās mājās bez maksas. Kompānijas Worldstars projekta Etoile Ballet galā dibinātāji iesaka pirmo reizi 16. decembrī Liepājas teātrī un 17. decembrī Ventspils teātra namā Jūras vārti notiks ekskluzīvs baleta zvaigžņu Ziemassvētku galā koncerts, kurā piedalīsies Lielā teātra, Prāgas Nacionālā teātra, Igaunijas Nacionālā baleta un citu teātru dejotāji. Programmā slavenie padedē no baletiem Rīkstkodis, Dons Kihots, Korsārs, Puķu festivāls Genzāno, Parīzes liesmas un citiem. Galā koncerta mākslinieciskā vadītāja Olga Azīzova. Biļetes visās biļešu paradīzes kasēs. Tas arī šajā ziņu izlaidumā viss. Paldies, ka mūs skatījāties un lai jums patīkam nedēļas nogale!